Un kura ir labāka, tava vai mana? Viņi jau brauc pēc tevis. Rallija Bohemijā. Koza bija Triton. Un Koza. Strong Bolt. Strong Bolt. Tātad no Tritona. To mēs zinām. To mēs zinām. Mums ir vēl tā mazā, bet šīs divas ir līdzīgākas, tāpēc mani interesē. Lai jums nerastos sajūta, ka esmu kaut kā aizspriedumains. Tāpēc esmu atkal uzaicinājis Milanu. Jūs viņu pazīstat tieši pirms gada Rallija Bohemijā, viņš arī bija šeit. Toreiz mēs darījām to oscilācijas. Mašīnu, vai ne? Jā. Un man šķiet, ka tas tev varētu interesēt, jo tev patīk kazas, cik es tevi pazīstu, un tu esi arī tehniķis. Tāpēc man interesē, tu jau mazliet esi tās kazas aptaustījis, kas tev patīk. Vairāk vienai nekā otrai, jo citādi, runājot par parametriem, kas attiecas uz nespēju, saspiešanas spēku un tā tālāk, tām vajadzētu būt identiskām. Tur ir cita masa, vai ne, tu to noskaidroji? Jā, bet ne īpaši izteikti apmēram par 2 kilogramiem. Šis ir smagāks nekā tas tur. 2 vai 3 kilogrami. Bet tas arī izskatās. Masīvāks. Mazliet robustāks. Vismaz no skata. Bet tur nav tik daudz to caurumu, vai ne? Jā. Mazāk atvieglinās. Tas radīs masīvāku iespēju. Varbūt tas mazāk locīsies. Nu, redzēsim. Tad, kad tu sāki to izjaukt vai pamanīji kaut ko, kādas atšķirības. Šeit. Man diezgan patīk tas klikšķis. Gatavs. Nu, un kāda tur ir brīvkustība? Kad? Tur ir kāda. Daži, jā. Tās bumbiņas tur nav. Fiksācijas. Nē, šeit nav fiksācijas lodītes. Šeit tās fiksācijas lodītes ar laiku rada nelielas problēmas. Tās tiešām ir jāiespiež kārtīgi. Un šeit tas izlieciens teorētiski būtu jāvar ierobežot. Ar to, ka... Bet, ja tev gadās tā pusmēnesi, savilkšanās. Kas tā arī ir, un to var pēc tiem. 60 grādiem to var pagriezt. Tas ir uz 6 spēlēm. Kā tad var iestapīt? Teorētiski pēc tam, jā. Lietošanas laikā tas jau nedaudz izstiepās. Tātad, es varu to mazliet atgriezt atpakaļ, jā. Bet, redzi, tā brīvkustība tur vienmēr ir, jā. Šī konstrukcija agrāk tika pārdota ar zīmolu Triton. Kāpēc Triton tagad sāk ražot šo, vai tas ir, piemēram, lētāk ražošanā vienkārši atteicās? Un viņš to neražo, vai ne? Tas arī tika teikts. Atteicās no šī modeļa, kas tagad tiek pārdots cita starpā ar zīmolu Strong Bolt. Un viņam ir it kā savs modelis, nu. Pirmais, ko redzu, ir, protams, tā kāja, tā ir citāda. Jā. Un uzgriežņa vietā ir ātrās atbrīvošanas ekscentrs. Vai tev šķiet, ka šis ekscentrs ir labāks nekā šī griešana? Es neredzu tajā būtisku atšķirību. Konstrukcija ir ļoti līdzīga, vai tur ir ekscentrs vai vienreiz pievilkts. Ekscentrs, es teiktu, ka, protams, tam vajadzētu būt ātrākam, bet man šķiet, ka, ja to nepareizi uzliek, tad ir grūti ar pirkstu to nospiest. Jā, šeit tam ir arī lielāka plāksne. Arī uz trešās kājas. Varbūt var nebūt, vai ne? Viņi var salocīt. Jā, tieši tā. Tātad. Tur ir tā bumbiņa skaidrs. Jā, to var izmantot, bet nav obligāti. Bet, ja strādāja dārzā uz lauka, tad tas varētu būt priekšrocība, ka tam ir tā kāja. Varbūt caurums. Zemē vai mīksta augsne. Es vienkārši nācās palikt apakšā kāda saplākšņa plāksni, ja negribēju, lai tas grimst. Jā, tas tur, protams, ir priekšrocība. Jā. Tagad jums ir jābūt dēlim. Jā, tam. Tas ir apmēram tas pats. Tad mēs to visu izklājam. Tātad 250 kg nespēja. Un 1000 kg saspiešanas spēks, kas izriet no tā, ka maksimālais atļautais svars, ko varat uz tā uzkāpt, ir 100 kg. Tāpēc no tā izriet, ka tur ir pārnesums 1:10. Tāpēc, ja uzkāpju ar 20 kg, attīstu saspiešanas spēku 200 kg, uzkāpju ar 100 kg, 1000 kg. Ja es uzkāpju, piemēram, ar 105 kg, tad tas noteikti vēl spēs izturēt lielāku saspiešanas spēku. Bet jūs to varat kaut kā sabojāt. Vai tu esi pētījis to pārvietošanu? Sistēmu. Es to pētīju un atklāju, ka tas ir savstarpēji aizvietojums, un es to varu aizņemties no tevis, un tu vari aizņemties no manis. Hei, paldies. Jūs to nezinājāt, vai ne? Es to nezināju. Bet kā tas ir iespējams, ja šeit uz akmens ir 4 zobi? Bet šeit ir tikai 2 zobi. Es nezinu. Skaties, tas iet kā. Pa sviestu šeit. Es nezinu, cik uzticami tas darbojas. Man tas nekustas. Un tagad jā. Dažreiz jā, dažreiz nē, tāpēc. Tas nav pilnīgi aizvietojams. Nu, tāpēc attālums laikam nav pilnīgi vienāds. Un tur tie 4 akmeņi nevienmēr ieiet tajās bedrēs. Kamēr šeit, kur ir tikai 2, caurumi tas faktiski. Šis attālums. Jā, nav izšķirošs.
laikam interesanti. Zini, kas man tagad ienāca prātā? Es nezinu, man šķiet, ka viņš to nav mēģinājis. Tur taču nav tas turpinājuma izmērs. Turpinājumā? Tajā savā pirmajā video, kad es nonāku pie jau tā robežvērtības, kad man tas šeit jau. Tā, saprotu. Jā, nelaiž. Tā šeit ir kaut kāda vērtība, vai ne konkrēti, piemēram, 43 cm aptuveni. Un var gadīties. Kā, kad to pagriez, tad es sagatavoju materiāli. Redzēsim, vai piemēram šeit ar šo. Ko tur vienkārši nevar nostiprināt? 49. Tātad, šeit ar to neoriģinālo. Nu, ar to neoriģinālo pārvietojumu vai ar to kustīgo žokli. Šeit ir tikai 3,96 cm. Tas caurums patīk. Nu, un pamēģināsim uz šo. Lūdzu. Tas nozīmē, ka tas ir īsāks. Jā, šis žoklis ir īsāks. Visu izstrādājumu arī nostiprina mazliet mazāk. Nekā oriģinālu. Ak. Jā, tas ir redzams, redzi, ka šeit beigās. Faktiski trūkst gabals. Kamēr šo, ka to ievietoju. Tas ir faktiski. Jā, līdz pašam galam. Tātad jā, šim ir trūkums. Mazāka maksimālā kapacitāte, bet atkal ir mazāka tā. Sprauga, kurā nevar nostiprināt izstrādājumu. Kamēr šeit ir gan garāka nostiprināšana, bet atkal ir apmēram 16 cm, kurus vienkārši nevar nostiprināt. Nu. Es domāju, ka tas ir žēl, ka viņi neizmantoja šo telpu un nepadarīja to garāku. Kādam tas var būt ierobežojums? Kāds, kurš griež plākšņu materiālus, piemēram, uz tā, un ņem formātu 1x2. Skaidrs. Tad šeit metru nevar nostiprināt par 5 cm. Tur var nostiprināt metru un par 2 cm, lai gan sola metru. Un tomēr tur ir caurums, lai gan tikai 6 cm, bet tas joprojām ir, tāpēc ar saīsināšanu viņi to nesakārtoja. To nesavienošanu. Tātad. Es tikai tagad pamanīju, ka šeit gumiju izgatavošanā ir nedaudz citādi risinājumi, ka šeit tas tiešām ir uz imbusa, tāpēc to nevar pazaudēt. Tā kā man tas acīm redzot izdevās, ka tas šeit. No vienas puses tiešām no tiem tapām citādi izslīd. Man tā kaut kur ir, ka es to pilnībā nepazaudēju, bet jā, šeit tas ir tāds, tāpēc man tas šķiet, protams, nedaudz ilgstošāks, bet galvenais vadības mehānisms, tas man šķiet pilnīgi tāds pats. Tur es neredzu atšķirību. Skaidrs. Pirmkārt, kājām ir caurumi, lai tās pieskrūvētu pie grīdas, ja nepieciešams, tas ir laikam tas pats. Skatos, aizmugurē ir gumijas kaut kādas pretslīdes palikuma darbnīcē. Ja es neuzstātu uz tā plāksnes metra materiāla stiprināšanu, tad, manuprāt, šajā brīdī izšķirtu cenu. Tātad šis. Katrs vēlas to dzirdēt vēlreiz. Cena it kā tā izšķirtu, jā. Jā, tās maksā aptuveni vienādi. Ja šī ir ievērojami lētāka, man laikam pietiktu. Noteikti. Plus, mīnus tās ir vienādi dārgas kādā akcijā. Varbūt šī var būt kādu brīdi lētāka, tad atkal tā otra. Es domāju, ka tev patīk šis. Tas Tritonam ir kā standarts, bet Strongboldam mēs to neatradām. Caurums ir sagatavots. Tā ir. Tapu var ievietot. Tapu tur nedara, tas nav savstarpēji aizvietojums, bet tas nekas, jo es tur jau varu ievietot visu šo žokli. Redzu, kāds mums rakstīs, tā tapa ir kaut kur apakšā, lai jūs to nepamanītu. Tas ir iespējams, mēs pat instrukcijā to neatradām, ātri paskatījāmies. Es skatījos, kur tas varētu būt. Un mēs to neatradām. Tātad tas ir kā izvēles piedarums, tāpat kā šeit tiek pievienoti kādi balsti. Jums ir jānopērk tapa, bet tur var ielikt jebkuru skrūvi, nezinu. Kas tas ir, 10 vai kas? To mēs neizmēģinājām. Tas dažreiz ir noderīgi, ka tas ir tā kā piespiests, un jūs to nevarat ar roku atstumt, ka jūs to nevarat satvert šeit, tad tam ir sava nozīme. Citādi jums tas nav vajadzīgs. Tātad jā, tātad tapa, tātad ir pārliecināja saprot. Jā, citādi tur ir tā. Caurumi vai tikai viens vienā pusē, jā. Šeit ir no vienas puses. Ne šeit, pat ne lai noliktu to tapu, tāpēc šeit laikam nav. Pat ne lai noliktu, tāpēc tur tiešām laikam nav. Nu jā. Tas ir slikti, bet man, piemēram, patīk tas, ka tam ir šie 4 zobiņi. Ja 2 no tiem saplīst, jums joprojām ir vēl 2. Šeit ir tikai 2. Tātad šeit tas turas ar 4 zobiņiem. Vēl pēdējā lieta, bet tas ir vairāk tāds. Arguments, protams, mārketinga. Strong arī izklausās labi, Strongbolt, bet tiem, kas neprot angļu valodu, tas neko neizsaka. Tāds tas ir Strongbolt, nu labi. Un kā superjaus superžokļi, bet vēl. Jā. Tas ir tā, it kā to pārdotu Lidlā tajā. Nedēļā. Tas varētu pārliecināt cilvēku.
beigas jokiem, tad paldies Milan par tavi novērojumi, vismaz noteikti apjukums par žokļiem ir interesanti. Ja es to iegādātos malkas zaģēšanai ar motorzāģi, tad man ir pilnīgi vienalga, vai tas satver metru vai nesatver metru. Tas ir droši un tās žokļus var iegādāties abiem tipiem. Katram ir nedaudz savādāk. Citādi šeit ir vairāk tās cepurītes uzliktas virsū, vai ne? Nedaudz sīkumu. Pēdējā lieta. Kā tad izveidojiet savu viedokli, iegādājieties to, kas jums patīk. Labi, paldies, ka skatījāties, lai jums jauka diena un dariet kaut ko. Nē. Varbūt. Tad mēs braucam. Sā. Mēs uzvarēsim. Vēl mirkli. Un šeit ir arī mandalīte. Cilvēki, tu dzirdēji, ka tu to lūdzu, es pamēģināšu šo te. Tas tiešām ir vieglāks cilvēks. Tas ir atpazīstams. Nē, ka nē. Labi, 2 kilogrami. Tā plāksne atveras uz āru, nevis uz iekšu. Jā, tas ir jāpagriež. Kas ir redzams, ka tā bumbiņa ir tādā veidā skaidra. Nu, un pēdējā lieta, tu to tur nevari vadīt tā. Bet es varu. Un tas man ir ļoti svarīgi. Kla. Džuni. Nu tur, bet tev tas vairs nav tik līdzsvarots kā šeit. Šeit es gribu tādu. Vēlu uz redzēšanos. Sveiki!